Vispār, nu ne visās ģimenēs, bet ļoti daudzās tas tā mēdz būt tomēr. Par augstāko varu. Vīra augstākā vara, gluži kā šahā, ir sievas dodošais, iedvesmas spēks. Rūpēs par karali, aizstāvot, sargājot. Tā zina, cik vājš, bez viņas tas kļūst. Vīra augstākā vara ir viņa sieva, un sievai karalis ir viņas vīrs. Tā iekārtots pasaules lemeniskātē mūžības zīme. Un cilvēku prātam nebūs to šķirt. Sieva bez vīra it neko neiespēja. Ja nav tai, kam atdot iedvesmu savu. Un karalis pliks bez savas dāmas. Nevarīgs pasaulē, tikai var klīst. Mūžības likuma ruļos tā rakstīts. Un savādāk viss tikai pasaulē brūk. Ja vīrs pārstāja sievu, godāt un cienīt, bet sieva tam spēku iedvesmā dot.